Lupilu – priecīgiem mazuļiem un gādīgiem vecākiem. Superbēbīšu dzemdības. Mūsu superbēbītis 2025 ir klāt, un tagad jūsu uzmanībai unikāli kadri no satikšanās brīža. Nu, ko ir 7:30 no rīta, mēs esam ieradušies Jūrmalas slimnīcā, kur šodien sagaidīsim superbēbi. Iesim iekšā palātiņā un pajautāsim, kā tad Loreta ar Lauru ir pavadījuši šo nakti un kā viņi jūtās. Nu, labrīt! Labrīt! Izgulējušies, saģērbušies. Čau, 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 čau. Lauris uzvelc savu īpašo apģērbu. Jā, protams. Lai viss zina. Nu, kā sajūtas, kā nakts? Ļoti labi. Pakāpeniski es saplūstu ar domu, bet joprojām ir ļoti grūti noticēt un iedomāties un realizēt. Bet vispār nakts bija forši, Lauris izgulējās ļoti labi. Es ik pa beidzot bez bērniem, vai nevarējāt? Mums nebija neviens jāmīdzina. Kā mēs jau runājām, bija forši, ka mēs atbraucām vakar. Jo varēja uzelpot, tādā mierā mazliet ieiet. Noskaņoties, ka būs dzemdības. Jā, dzirdēt jau pārējos kolēģus raudam. un viss. Vienkārši atpūst. Un tas palīdzēja, ka jūs dzirdējāt naktī, kad dzimst mazalīši. Jā, jo tas saslēdz tādu realitāti. Jo tas, ko mēs visu laiku runājam, ka plānot ķeizaru operāciju ir kaut kas ļoti dīvains. Jo tagad tev sākās dabiski dzemdības, tu ieej tajā procesā, un tas viss jau kaut kā tevi saslēdz. Un tagad liekas, tas arī ir palēnām, vai ne? Jā. Un tagad liekas, kā? Tu tā kā aizēji, un to ir grūti mentāli arī sagramot. Loretai šīs ir 3. dzemdības, bet kādos gadījumos tiek izlemts par labu tieši ķēzargrieziena operācijai? Mēs izvērtējam indikācijas. Šajā konkrētajā situācijā tātad bija ļoti komplicēta šī iepriekšējā dzemdība anamnēze, un iepriekšējais bērniņš ir dzimis jau ar ķēzargriezienu. Un izvērtējot tātad visas šīs anamnēzes datus, izvērtējot to, ka arī šis bērniņš plānojās liels, mēs pieņēmām lēmumu grūtniecību atrisināt ar plānveida ķēzargriezienu. Ar ko atšķiras ieplānotas ķēzara dzemdības, jeb kā to sauc plānveida, no akūtas ķēzargrieziena operācijas? Ģimene atnāk, izvēlās konkrētu datumu, un ja bērniņš sagaida šo datumu, tad viņi iepriekšējā dienā ierodās mūsu stacionārā, analīzes tiek veiktas ambulatori, iestājas nodaļā, izrunājās ar anesteziologu, un tad no nākamās dienas rītā mēs tātad veicam šo plānveidu operāciju. No akūtas ķēzargrieziens, tas ir ķēzargrieziens, kur mēs palielam glābjam dzīvības. Ja, glābjam dzīvības, vai nu dzemdību procesā bērniņam ir radušās kaut kādas veselības problēmas, vai, teiksim, ir mammai kaut kāda sarežģījuma dzemdību procesā, kad ir nepieciešams veikt šo akūto ķēzargriezienu. Jā, mēs esam mazliet kaut ko jau iekārtojuši, mazliet sagatavojušies un salikuši patvilknēm, kas arī ir pirmo reizi patiesībā tā, jo iepriekšējās pieredzēs mums tā nebija. Es biju abās reizēs viena pati. Bet tik nereāls sajūta, es domāju, ka tagad jūti, ka ir vēderā bērniņš, un tūlīt pēc 2 stundām tu viņu turēs rokā. Zini, kas ir ļoti interesanti sajūta, kad ir grūti fiziski, kad tas vēders ir tik liels, bet tā kā tu zini, ko tas nozīmē, ka viņš tur vairs nav, jau pietrūkst tas vēders. Jo rītīgi ātri pietrūkst. Tā sajūta ir, viņa ir tāda, neaprakstām ir. Un es pateikšu vēl vienu lietu, bet es negribu iespļaut kāpostos, zini, tas teiciens. Bet man mazliet pietrūkst tās dzemdības sāpes. Ir kaut kas, viņas sāp, bet ir tāda jocīga sajūta, ka viņas izpaliek. Labrīt! Nāk pēc brokastiem, pauzē. Kā vienmēr. Mūsu superbēbīši bieži izvēlējušies tieši Jūrmalu par savu piedzimšanas vietu. Jūrmalas slimnīcā rūpējas par jaunajām ģimenēm, plašas un mājīgas palātas, profesionāla uzraudzība visu diennakti un pietuvināta māju sajūta. Loretīna, kā tu jūties? Es jūtos labi. Vismaz šobrīd es jūtos labi, un es šobrīd īstenībā jūtos ļoti mierīga. Bet redzēs, kā būs, ka mēs aiziesim uz to zāli. Kad būs jāiet, vai ne, uz zāli, tad būs īstās emocijas, bet mierīgi elpojam, atslābinamies, domājam labas domas, viss būs kārtībā. Bet pie jums šeit ļoti mājīgi. Mēs jau izrunājam, ka gaisa apkārt labs. Jūra. Jūrmalas vējš. Mēs arī vakar, kad piebraucām vakarā, bija tāds miers. Silts bija ļoti laiks. Jā, mēs tā ienācām. Jā, vispār tāda, ne tāda sajūta, kad
Ne tā kā slimnīcā, ne tā kā kaut kādu vai kaut kādu viesnīcu. Jā. Kā Lauša teica, brīvdienas, ne, vacation mode on. Tu jau esi nogurs, izskaties jau. Es pa ilgi jau. Viņš jau grib. Gaida, nevar sagaidīt. Medicīnas personāls rūpīgi izstāsta vecākiem visas tehniskās detaļas, kas viņus sagaidīs operācijas zālē. Tad es domāju, ka mēs varam lēnā garā posties uz zāli. Jā, labi. Tūliņ, pavisam drīz Loreta un Lauris pirmoreiz ieraudzīs savu ilgi gaidīto dēliņu. Tā, tagad es gribētu kāpēt jau muglīvišķi. Tad mums tāds mazīs duriem. Pirmais solis – atsāpināšana. Plānveida ķēzargrieziena operācijā visbiežāk izmanto spinālo vai epidurālo anestēziju. Akūtos gadījumos māmiņai var veikt arī pilno narkozi. Šobrīd, laikam, visdīvainākais sajūta tieši, kad notirps tās kājas, jo liekas tik ļoti gribās tik izpurināt. Patīk, kad pirmais piedzimt 29 gadi, nedēļa palika 30 un Lauris, ka piedzim, viņš tā arī pateica. Es saprotu, ko mēs tik ilgi gaidījām. Es gribētu kādus 5. Kā tieši notiek grieziens? Lai izņemtu bērniņu no dzemdes, veic apmēram 10 cm garu griezienu ādā, 1 līdz 2 cm virs kaunuma kaula. Operācijas laikā cenšas negriezt muskuļus, tos atbīd ar roku, lai audu traumatizācija būtu pēc iespējas mazāka. Jo mazāk audi tiek griezt ar instrumentiem, jo vieglāk, mazāk sāpīgi un ar mazākām komplikācijām dzīst ķēzargrieziena rēta. Paldies tiem cilvēkiem, kas iet medicīnā un apgūst to un dara visu šīs lietas. Tas viss ir iespējams. Jūrmales slimnīca piedāvā piedzīvot tā saucamo ģimenēm draudzīgo ķēzargriezienu. Ir ceļš operētāji, vecmāte, un tad mamma ierauga, bet viņa tā kā ierauga jau to bērniņu izceļot, un mēs arī viņai principā pasniedzam pirmais šo bērniņu. Elpo, Rausīt, elpo. Wouldn't it be nice to be together? Kur ir mans mazais austs? Ai, čau, mazulīti! Čau, mazulīti! Mazulīti, čau, puika man! Mazais Liams piedzima 26. septembrī 9:58 no rīta, sverot 4 kg un 100 gramu un 54 cm garš. Īsts brašulis, mūsu superbēbītis. Jā, bet protams. Protams, jāsaprot, ka ķēzargrieziens tas nav 2 stundu operācija, un tur sieviete negulēs operāciju zālē 2 stundas ar bērniņu uz krūtīm. Bet tas ir tāds pirmais, tāda kontakts, kad viņi paguļ, tad viņu paņem apskatās bērnu dakteris, bērnu tātad novērtē bērniņu, nosver, izmēra, tad bērniņš tiek sapucēts, un tātad pēc tam viņš ar tēti dodās lejā uz palātu. Savukārt, tātad tur jau tiek gaidīta mamma, bet tas starplaiciņš, kad tiek atvesta mamma no operācijas zāles, viņš ir ļoti tāds, īss. Parasti ir tā, ka nonāk tētis ar bērniņu lejā, un tad minūtītes, 5-10, atkarībā no kaut kādām tehniskām lietām operācijas laikā tiek novest arī mamma lejā, un tad jau tas ir šis pilnvērtīgais āda kontakts, kur tiešām var gulēt pusstundu, stundu, 2, kā sirds vēlās. Man dāvana iepakot. Mans mazulīts, Dievs. Mamīte, mučīto. Es nevarēšu izliekt. Jā, es tev nedošu vienkārši. Labi, tā. Gaidām tevi. Un ir laiks dzīvē pirmajai ēdienreizei. Beidzot, jā, mazulīt. Protams, ka jāatcerās, ka ķēzargrieziena bērniņš viņš ir izcelts no mammas, un nebūs tā, ka viņš tur pēc 10 minūtēm jau būs gatavs aktīvi ēst. Viņam ir jāsaprot, ka viņš ir
piedzimis. Viņi reizēm var gulēt drusku ilgāk, viņš var pirmās 5 stundas gulēt, 6 reizēm mūsu bērnu daktarīte saka, ka pat 12 stundas viņi var nevēlēties aiz krūts, bet reizēm tas tā ir arī pēc dzemdībām, ja? Un kā ir ar pašu māmiņu pēc ķēzargrieziena? Vai drīkst uzreiz celties un kustēties? Parasti pēc 6 stundiņām mēs mammu ceļam augšā, un tad lēniņā viņa pasēž, un ja viņa jūtās tik stipra, viņa iet dušiņā, un tad mēs esam klātesošas, visu pastāstam, atbalstam, un tad iedrošinām, viņām cirreiz baili ir celties. Un tad palātiņās mums ir arī telefona numuriņš, kur mūs vienmēr var sazvanīt pēc vajadzības. Dažas stundas pēc operācijas vēl var darboties spinālā anestēzija, bet kas notiks ar ķēzargrieziena rētu tālāk? Mēs šobrīd atsāpinam arī izmantojam tādu, patiesībā jau labi zināmu metodu, bet atsāpinam speciāli ar injekciju rētas rajonu, lai būtu mazāk šis sāpīgums. Līdz ar to, jā, bet katra sieviete atkopjās savādāk. Es jūtos labi. Un īstenībā tas process bija tik interesants, tik ātrs un ļoti tāds mierīgs. Kā tev bija tas brīdis, kad pa lodziņu tu redzēji? Vispār ļoti emocionāli. Ļoti emocionāli likās, ka viņš uzreiz tiešām no tā vēdera uzreiz ir virsum. Un bija tāda sajūta, ka viņš tā kā gaidīja, ka viņš nokļūs uz tā vēdera. Un tāds siltums, tu pat par neko nedomā tajā brīdī. Bet mums lodziņš patika, vai ne, Laura? Lodziņš ļoti patika. Laura, kā tu jūties, jo mēs jau bijām klāt, kamēr Loreta vēl bija augšā operācijas zālē, un tu te sajūsmā gulēji ar mazulītes krūtīm un kaifoji. Bet, protams, tas ir, man liekas, par fantastiskākais, kas ir, un tas viss process tādā ziņā bija tā kā forši, bija ātri, un jā, pēc tam, kad to bēbīti uzreiz ar to lodziņu iedod jau, kad tu dzirdi jau aiz tā aizskar, ka viņš jau tur ieķērcās, tad tu jau nevar sagaidīt. Es zinu, ka daudz vecāki, bet arī mēs satraucāmies par pirmais, otrais, kā ienāk. Bet tagad mums ir tas, ka mēs nevaram sagaidīt viņus savest visus 3 kopā. Jo man liekas, ka tas ir vienkārši tik forši, ka viņi ir viens otram. Jā. Mums mīlestības pietiek. Jā, ka zinu, ka citreiz vecāki satraucās, kā būs tos mīlestību sadalīt. Kad es taču mīlu vienu, kā tam otram, bet tas nav tā. Tas ir, tur tā mīlestība, man liekas, iet reiz 2, reiz 3, reiz 4, viņi papildinās, un mēs nevaram sagaidīt, jā, viņus salaist kopā. Bet pagaidām mēs atstāsim laimīgos vecākus un mazuli Liemu. Ļausim izbaudīt šo skaisto satikšanos un pavisam drīz tiksimies ar šo brīnišķīgo jau 5 cilvēku ģimeni pēc nedēļas.